Mēs dzīvojam fantastiskā laikā, kad informācija par jebkuru tēmu ir tik viegli pieejama kā vēl nekad. Un arī informācija par garīgumu, sevis meklējumiem un psiholoģiju ir tepat rokas stiepiena attālumā. Tāpēc tad, kad iekšā sāk kurdīties jautājumi par to, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu, prātam ir pieejams fantastisks barošanās resurss, un šķiet, ka, tik beidzot es atrisināšu savas iekšējās mistērijas un sākšu jaunu dzīvi. Realitātē prāts var ievērojami traucēt tavam dziedinājumam, un par to būs šis video. Tātad cilvēks ir uzsācis aktīvu pašizziņas procesu, lasot grāmatas, stundām klausoties podkastus vai video, pildot personības un sadarības testus, apmeklējot kursus, retrītus, meistarklases un uzkrājot tik daudz informācijas, ka beigās pats jau varētu kļūt par speciālistu. Viss liekas lieliski, jo beidzot saprast un izskaidrot savu dzīvi un to, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu, ir atvieglojums. Pirmkārt tāpēc, ka tu saproti, ka neesi tomēr īpaši nenormāls un ka ir vēl daudz tādi kā tu. Un arī tāpēc, ka beidzot saproti, kur daudzām lietām aug kājas, un šī izpratne sniedz mierinājumu, kādu līdz šim nepazini. Un prāts, kā tāds Šerloks Holms, apmierināti aizkūpina pīpi, jo problēma ir atrisināta. Vai vismaz kādu brīdi tā šķiet. Šeit es vēlos uzsvērt, ka es nekādā gadījumā nevēlos pateikt, ka tas viss būtu nepareizi vai nederīgi, ka nevajag mācīties par sevi un apgūt lietas, to visu absolūti vajag. Un es zinu, kāds tas var būt kaifs salikt sevī lietas pa plauktiņiem, jo zināšanas mums sniedz izpratni, kas savukārt sniedz drošības un to mieriņu sajūtu, jo beidzot var saprast, kas te vispār notiek. Bet ar to, ka mēs saprotam lietas sevis dziedinājumam, nepietiek. Lai arī svarīgs, tas ir tikai pirmais solis, pie kā daudzi neapzināti paliek stipri ilgāk, kā varbūt vajadzētu, un domā, ka tas ir viss. Ir cilvēki, kas gadiem iet terapijā, runā riņķī apkārt par savu dzīvi un bērnību, kas gadiem klausās gudros skolotājos, prot perfekti izskaidrot savu personību caur dažādiem psiholoģijas modeļiem, bet viņu dzīvē nekas daudz nemainās, tie paši triggeri aktivizējas. Tā tas notiek tāpēc, ka cilvēks ir iekritis intelektualizācijas slazdā. Viņš izmanto prātu, domāšanu un dažādas kognitīvās tehnikas, lai pasargātu sevi no emocijām un būšanas momentā. Tā vietā par savu dziedinājumu un to, kas notika, daudz un dikti domājot, analizējot un sev skaidrojot. Šajā gadījumā intelekts tiek nodarbināts, pašam liekas, ka dikti strādā ar sevi, un arī citiem cilvēkiem var radīt tādu iespaidu, lai arī oriģinālās traumas nav pat īsti apostītas, tā vietā vienkārši risinot domas. Piemēram, vīrietis, sauksim viņu par Andreju. No Andreja aiziet viņa draudzene, ar kuru viņš bija kopā vairākus gadus, un, lai arī bija kaut kādas nesaskaņas, tomēr viņš viņu ļoti mīlēja. Paiet mēnesis, Andrejs satiekas ar dažiem draugiem, kas viņam prasa, kā viņam iet kopš šķiršanās. Un viņš draugiem stāsta par to, kā sācis šķetinātās viņu attiecības, un saprats, ka patiesībā viņi ir bijuši ļoti nesaderīgi, tikai paši to nav vēlējušies redzēt. Ka viņiem nebija kopīgu hobiju, ka viņai bija personības tips, kas izrādās galīgi nesadara ar viņējo, un vispār arī nākotnes plāni viņiem atšķīrās tā, ka labi vien ir, ka viņa aizgāja, un lai arī ir žēl, ka attiecības beidzās, viņam ir skaidrs, ka tas ir labāk viņiem abiem. Un vispār viņam beidzot ir laiks koncentrēties uz darbu. Draugi, protams, ir ļoti priecīgi par to, ka Andrejs nav sagrauts vai depresijā, bet ir arī drusku pārsteigti, cik šķietami ātri viņš ir ticis pāri šīm attiecībām, kas beidzās pavisam nesen, un viņi zina, ka tās viņam bija tiešām svarīgas. Realitāte, protams, ir tāda, ka nekam viņš nav ticis pāri, viņš vēl nemaz nav atļāvis sev līdz galam sajust zaudējumu un šķiršanās sāpes. Jā, viss tas, ko viņš ir sapratis un izanalizējis par viņu attiecībām, varbūt arī ir taisnība, un labi, ka viņš meklē šīs atbildes, bet, lai patiešām tiktu pāri tam, kas notika un patiesi uzsāktu jaunu dzīves posmu, būtu jāatļauj sev tās attiecības izsērot, kas būtu pilnīgi normāla lieta.
Tas, ka viņi nebija perfekti sadarīgi, nenozīmē, ka nebija jūtu, un tagad nav iemesla sāpēt. Un sāpes bez šaubām ir, tikai Andrejs katru reizi, kad par savu bijušo atcerās, stingri sev nosaka. Tā mums abiem ir labāk, tā ir laba lieta, ka viņa aizgāja. Un nospiež lejā emocijas, kas viņā nepielūdzam kāpj uz augšu. Un kaut kādu laiku viņš varēs sevi tā mānīt, močījot darbā, varbūt jau atrodot jaunu dāmu, līdz, piemēram, ieraudzīs savu bijušo pasākumā ar jaunu partneri, un viņam aizies ciet. Prāts vienmēr cenšas atrast kaut kam risinājumu vai izskaidrojumu. Tas ir viņa galvenais darbs. Tomēr atrast risinājumu emocionālajai problēmai tas nespēja. Tāpat kā blenderis nespēja izcept maizi, jo tas ir paredzēts pilnīgi citai lietai. Intelektualizācija kalpo kā pretošanās mehānisms, lai nenāktos atrasties ievainojumā stāvoklī, kas nepieciešams emocionālajiem procesiem, jo prāts to uzskata par bīstamu un nekontrolējumu. Tas, ko maz cilvēku zina, ir, ka tad, kad emocijai patiešām ļauj būt, tā kā pilnībā, neturot ciet, necenšoties sajusties labāk vai mainīt, vienkārši ļaujot būt, kamēr uz to ir vērsta visa cilvēka nedalīta uzmanība un klātsamība, tā izrēģē un beidzas, un goda vārds. Ne dusmas, ne bēdas, nekāda cita emocija nepaliek mūžīgi karājoties, ja tai patiešām atļauj izpausties. Un ir gadījumi, kad tas vispār ir pāris minūšu jautājums. Tas, kāpēc varbūt gadiem cēmi uz kaimiņieni, rūgtums pret vecākiem vai greizsirdība pret vīru bijušo, ir akurāti tāpēc, ka, kad emocijas radās, tām pilnībā nesanāca ļauties, turklāt bieži emocijas nemaz nav tik daudz par to, kas notiek šeit un tagad, bet gan triggera rezultātā notiek atgriešanās pagātnes sāpīgā notikumā, kas bija bērnībā, kurš tieši tāpat nav ticis līdz galam izjusts, jo ir bijis pārāk sāpīgs. Un patiesībā prāts var uzturēt noteiktu emocionālo stāvokli ilgstoši ar domu palīdzību vien, stāstot sev konkrētu stāstu, sevi uzskrūvējot, piešķirot un noņemot lietām nozīmi un jēgu, un ar to visu attiecīgi barojot emocionālo stāvokli. Un domas aiziet cilpā, un tas viss maļās uz rīņķa bezgalīgi, un par to visu ir kaut kādas emocijas, jā, bet mēs viņas atkal jūtam drusciņi, nepilnībā pievēršot tām uzmanību un neļaujot tām vaļu, tāpēc tās neizreaģē, un tas viss var burbuļot ļoti ilgi, tērējot gan cilvēka laiku, gan enerģiju. Overthinking is underfeeling. Pārlieka domāšana ir par maz jušanu. Tu neesi prāts, tev ir prāts. Pieskati sevi, lai nedzīvotu tik daudz savā galvā, piefiksē tos stāstus, ko tu stāsti pats sev un dažreiz jau ļoti ilgi. Prātam ir vienalga, ka esi laimīgs, tam interesē tikai tas, lai tu esi dzīvs. Es gan gribu, lai jūs esat arī laimīgi. Tā ka, lai tev mierīgi, un ja vēlies atbalstu darbā ar sevi dot ziņu, es būšu tepat.